Divi aktīvi puiši Latvijā gribēja izklāstīt mums savu redzējumu par ruskī mir, kā mēdījiem krievu valodā pareizi strādāt, kā rīkoties ar citu valsts pilsoņiem, kā pareizi būt par Latvijas patriotiem. Pirms nepilniem 10 mēnešiem Martins bija pie manīm parunāties. Uz manu jautājumu, vai plāno startēt vēlēšanās, atbild bija nē. Bet mēs kā neatkarīga organizācija, kā biedrība, kā nevalstiska organizācija, mums ir vieglāk to darīt un ar mums labprāt sadarbojas. Jau uzdodot jautājumu, es zināju, ka pareizā atbilde ir jā. Mārtiņš uz to brīdi vai nu vēl nezināja pats, vai samelojās. Starp citu, visu cieņu Mārtiņam, viņš vienīgais no progresīvo paristu cīnītājiem nenobijās atnākt. Šī bija pagāra saruna par to, ko un kāpēc viņi dara. Šobrīd ir situācija, ka tas, ko viņi dara, īsti nevienam nav vajadzīgs. Savukārt viņa kolēģis, rekordists, kurš vēlēšanās no visiem kandidātiem no visām partijām saņēma vismazāk balsis, izteica pieņēmumu, ka man maksā Puķins. Kuram no mums diviem maksā Puķins, noskaidrošu aptaujā, bet puišiem ir jāpārvērtē savi uzskati, vai nu arī jāpievienojās kādiem Krievu pasaules aizstāvjiem. Mums to ir daudz, un aktīvisti tiem ir nepieciešami.